Čau, dārgie draugi, mums ir ļoti labs, interesants notikums šodien piekdien, un mēs tūlītās apkoposim Twitter sienu, un burtiski pēc pāris stundām jau laidīsim prom uz ražošanu. Ko man daudz cilvēki ir teikuši, viņi prasīja, hei, kā jūs tiksiet galā ar šādiem te gadījumiem, kad cilvēki mēģināja kaut kā hijackot un mēģināja kaut kā pievienot uz savus logotipus tam līdzīgi. Ko mums Induls no paša sākuma īstenībā bija ieprogrammējis jau mājaslapā, Twitter sienā, vai mēs čekojam katru, kas pievienojas, un tagad mēs palaidām, kā mēs palaidām pēdējās 10 dienas jau nav tvītojis, ja? Pēdējās 7 dienas. Tātad, katrs, kurš ir pievienojies Twitter sienai, ja tev ir 2 vai mazāk sekotāji, ja tu seko 2 vai mazāk kontiem, un ja tu esi ietvītojis 2 vai mazāk tvītus vispār, un pēdējās 7 dienas vispār neesi tvītojis, diemžēl mēs šādu kontu uzskatām par spam kontu, un mēs no šīs Twitter sienas šāda tipa kontus vāksim nost. Cik mums tagad aizņems minūti, lai attīrītu visu automātiski? Mazāk. Tā, tagad ir 1:02, tā tad mēs palaižam tagad kontu un pievienojieties tukšajās vietās ātri, jo teiksim tā, 3:04 pieņemsim, ja? Mēs varētu arī šo visu finalizēt un laist uz druku. Kas būs paspējuši, tas būs paspējuši. Viss, laižam. Wow. Gatavs. Kā gatavs? Viņš ātri izģenerē. Kas tur ir? Tas ir viss izģenerētais, kas ir visi, kas palikuši. Ok, ko mēs tagad šeit daram? Refresh. Refresh. Jeb no jauna vērt vaļā. Nē, Kur? Okay. Viss? Oh my God. Tā tad jums ir stunda laika, tagad pulkstens ir 2 līdz 3, līdz 4, līdz pulkstens 4. Ejiet, nāciet uz Twitter sienu LV, ātri pievienojieties brīvajās vietās, un 4 mēs visu finalizējam, laižam uz druku, un nākam pirmdien 9 no rīta mums ir Twitter sienas atklāšana. Lūk, aptuveni tur. Trešdien, 1. jūnijā.